Saistībā ar šī brīža aktualitātēm atkrituma apsaimniekošanas nozarē un plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par iespējamiem pārkāpumiem Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācijas darbībā uzņēmums ZAO piekdien sasauca kapitāla daļu turētāju ārkārtas sapulci. Uz tikšanos poligonā Daibe bija ieradušies teju visu pašvaldību pārstāvi, kas šobrīd ir uzņēmuma akcionāri, lai iepazītos ar šī brīža situāciju uzņēmumā. Kausversijā ZAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais tad mēdījos izskanējusi informācija par atkritumu priekšapstrādes centra darbību ir konkurentu provokācija, lai kaitētu uzņēmumam ZAO. Sirmais nenoliedz, ka šajā gadā ir bijušas dienas, kad atkritumu priekšapstrādes centrs nav darbojies un nešķiroties sadzīves atkritumi tiešām ir nogādāti pa taisno atkritumu noglabāšanas kalnā. Tomēr par to valstī ir samaksāts papildus dabas resursu nodoklis. Pagājušo gadu mums arī bija laikam dažas dienas stāvēja, man liekas, ir 4 vai 5, bet tas bija garantijas remonts, jo mēs arī šo te iekārtu augstā laikā mēģinājām darbināt. Pieredzes mums jau nav, un šī iekārta pietiekoši sarežģīta. Viņi strādā ziemas periodā, bet tad viņi jādarbina ir 24 stundas diennaktī augstā laikā. Un tam līdzīgi, un tad mums tomēr ir lētāk viņu nedarbināt šādā veidā un šos te atkritumus tanīs dienās, kad ir slikta apstākļi, tad augsts noglabāt poligonā, kas arī principā nekādu kaitējumu tad arī papildus nekur nerada. Uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka ir ļoti žēl, ka plašsaziņas līdzekļos ir izskanējusi informācija, ka atkritumu kalnā nonāk arī iedzīvotāji šķirotie atkritumi. Šāda rīcība uzņēmumam noteikti nesot izdevīga un visdrīzāk nestu zaudējumus. Mēs esam iztērējuši naudu, uzlikuši konteinerus, savākuši konteinerus, atveduši līdz Daivei un aizvest viņu izgāzt kalnā, kad mēs par to varam pāršķirot vēl vienreiz un dabūt vismaz kaut kādu naudu. Pilnīgas muļķības. Apmeklējot poligonu Daibu, redzams, ka atkritumu šķirošanas cehā darbs notiek. Šeit ikdienas strādā vairāki cilvēki, kas vēlreiz pāršķiro iedzīvotāju šķirotos atkritumus. Pašlaik mēs esam pie angāra, kurā mēs šķirojam jau vienreiz šķirotas atkritumus, ko tauta ir sašķirojusi attiecīgi pa konteineriem. Tie nonāk šeit un mēs viņus vēlreiz pāršķirojam. Sadalām pa reizinātājiem atbilstoši pārstrādes rūpnīcas prasībām. Šobrīd darbojas arī atkritumu priekšapstrādes centrs, kur nonāk Ziemeļvidzemes reģionā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi. Šeit tātad pa priekšu tiek samalti sadzīves atkritumi, pēc tam mašīna viņus šķiro. Mēs šeit nodalām tātad organiskos atkritumus, ko pēc tam kompostējam. Mēs nodalām izejvielas kurināmajam, tātad no atkritumiem iegūtajiem kurināmajam. Plus vēl paliek viena frakcija, ko mēs tomēr noglabājam, kas īsti nedara ne tam, ne tam. Kopsapulcē tika runāts arī par skrejlapu, kuru iedzīvotāji vakar saņēma savās pastakastēs. Tajā ir norādīts, ka ZAO klienti par atkritumu apsaimniekošanu pārmaksā līdz pat 3 reizēm. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs uzsver, ka arī šādu skrejlapu izplatīšana ir konkurentu veikta provokācija. Viņas ir diezgan interesants, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz netaisnības iekšā. Šādi te, lai cilvēki vienkārši parēķina, cik tad kas ko maksā, bet mēs nevaram komentēt, mēs nezinām, kas to ir darījis, mēs tikai zinām to, ka tā ir plašmēloga provokācija pret ZAO, lai noniecinātu pašvaldību uzņēmumus un celtu līdz sevišķi ārzemnieku privātās kompānijas. Bet mēs arī saprotam, ka tādas provokācijas arī turpināsies, jo mērķis ir iznīcināt pašvaldību uzņēmumus visā Latvijā, lai šo te varētu privatizēt, bet kā privatizācija, kā mēs zinām, pamatā beidzās ar cenu celšanos. Valmieras pilsētas pašvaldības izpildu direktora vietnieks Aigars Vītols uzsver, ka pat labāk notiekošais atkrituma apsaimniekošanas nozarē ir konkurentu manipulācija ar skaitļiem un no konteksta izrautiem faktiem. Apzināti noklusējot to, ka ZAO šobrīd ir viens no retajiem atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas savā darbībā ievēro visus ministra kabineta noteikumus, kā arī Eiropas Savienības prasības. Tāpēc uzņēmumam ir jāvēršas ar prasību pie ministra prezidenta un atbildīgajām ministrijām. Lai visi atkrituma apsaimniekotāji visā Latvijas Republikas teritorijā vienlīdzīgi ievēro gan ministra kabineta noteikumos noteiktās prasības, gan
arī citos normatīvos aktos noteiktās prasības, un lai šie spēles nosacījumi visiem ir vienādi visā republikas teritorijā. Pēc ārkārtas kopsapulces pašvaldību pārstāvji uztvēra, ka 15 gadu laikā kopš uzņēmuma dibināšanas ZAO ir ieguldījis lielu darbu, informējot iedzīvotājus par atkritumu savākšanu un šķirošanu. Tas ir vainagojies ar daudz sakoptāku vidi Ziemeļvidzemes reģionā.